Vecām mājām ir ļoti savdabīga īpašība. Tās prot runāt klusējot. Veco māju stāsti tiek izrunāti, pavēstīti ar senu meistaru roku veidotiem durvju rokturiem, iespaidīgām, iespējams Meņģeles muižu skalēja darinātām slēdzenēm un metāla kalumiem ap tām. Bieži savs vēstījums ir arī ceļam, kas ved uz kādu ēku, celtu no senatnē augušiem kokiem Meņģeles mežā. Tā ceļš ir apus bērzu, lielu lapegļu vai liepu ietverts un runā par to, ka nevienā paudzē cilvēki nav bijuši vienaldzīgi pret skaistumu sev apkārt. Cik gadu desmitus tu savu stāstu stāsti, tu gudro senču celtais senais nams. Mēs lasām tavās pelēkajās sienās, kā grāmatā, un viss kļūst saprotams. Tu rindas ir jau zināšanu alkām, kas spēju ļaudis vienā pulkā saukt, un salikt kopā gribu prasmi spēku, likt jaunam zināšanu templim plaukt. Kad kādreiz tajos sensenajos gados tu skolā sēdēji te kalpa bērns, tu garā bagāts, kļuvis stiprs prātā, tavs dzīves ritums nebija vairs rēns. Tu pelēkais un stiprais senais nams, tik daudziem noderīgs tu bijis esi. Te tāfelē un grifelē bija paredzēta vieta un Molbertam, kur gleznot padebes. Te viedam skolotājiem mājas pavarsts rasts, tā istabiņā, kas ir klasē līdzās. Jā, toreiz nebija tas kaut kas neparasts, ka darbs un dzīve austi vienās stīgās. Caur laiku griežiem zudis nav tavs stāsts par pagastu un daudziem ļaudīm. Tiem pajumtu tu devis senču celtais nams. Paldies, ka varam šodien tavu stāstu baudīt. Krasnojarska. Krasnojarskā guļ mans vectēvs, vecā māte. Tomskā es esmu piedzimis. Guļ mana māsa, palika. Kirovā tēva brālis, palika Vjatlagā. Un Kalnamājas. Saimnieks arī, tēva brālēm. Nu, un caur Maskavu bija jābrauc. Pārējais attiec uz šodienu. Es nevaru parunāt, man asaras acīs, reiz kā atceriet. Tas ceļš nav gluds un asfaltēts. Ak, nē, tas manas dzimtas vīrus kādreiz radīts. Ceļš mazliet līkumo un ieved jaunaudzē, tad atklāja brīnumu, kāds vēl nav skatīts. Tur meža klajumā aug ābeli ar sirmiem zariem, bet aiz tā pamests nams vēl stiprs un stalts. Es klusi jautāju te dzīvojuši senču gariem, cik gadu desmitus ap māju meža šalts. Ak, kāpēc jautāju? Es taču zinu, kā dzīves uzdevums man ir sen dots. Gribu liktenis, lai es šīs senās takas minu, lai uguns pavardā ir atkal atjaunots. Es sēžu uz soliņa vecā. Man vectēvs sen taisīja to. Viņš toreiz teica, tāds soliņš sētu mums izdaiļo. Es aizveru acis kā vectēvs, to mēdza darīt kādreiz, un es, kad bukņīju viņu, dusmīgs teicu, nu beidz. Atveru acis un vīzija izgaist. Ap sirdi plīvo gaisma silta. Senču gari šai mājā dzīvo, no sendienām būvē uz šodienu tiltu.
Ja jau pastāsti man seno stāstu, ko zini tu, tik viena vien, par bērnību, par mātes glāstu, par svēteli, kas pļavā brien. Tu mana dzimtā tēva māja. To stāstu zini tikai tu. Tas slieksnis iekšā jāicina, kur visur mums būs silti. Kas tas ir, kas tumsā laistās? Nevaru es atcerēties. Atceros es tikai vienu, tas ar tevi ļoti saistās. Tas ar tevi saistās. Pa zelta stiebriem klāt tak, tavs prāts un mīlestība iet uz māju tur, kur vecā aka, uz sirmās ābeles, kur zied. To nespēja redzēt svešas acis, tur vajag tavu sirdi klāt, lai spētu loga rūtī skatīt, kā vectēvs sāka roku māt. To nevar saprast svešas sirdis, ko tavējā tik sajust var. Vien tu šeit senču balsis dzirdi. Tās glāsta dvēseli tev skar. Tu atver veco mājas logu un aizskar pēkšņi liegi plīvu. Tu sajūti gribi izstiept roku, bet vēju kam te ienākt brīvi. Bet vējā nav, vien aizskars plīvo, un tavas sirdsbalss runāt sāk ar senču gariem, kas šeit dzīvo, un tavas domas lasīt māk. Pa zelta stiebriem klātu taku, ne tikai domas ļaudis iet. Tie visi manējie tu saki, un brīnums atkal rozes zied. Nākiet te! Pavasarī zeme iegrima cerība, kad sējmašīna dziedāja brūnā klajumā. Tēvs pamācīja, sēkla jātic, un bērni veda ūdeni manīgā saulē. Zeme vēl mitra no kustošā sniega, bet sirdīs jau kaisa zaļš gaidījums, jo katrs asnis, kas dzimis pēc tam, būs pamatojums, ko pašiem nest tālāk. Un šodien, kad es soļus skaitu pār veco pagalmu tik klusu, es jūtu, viņi vēl te staigā. Tā darba gars nav aizgājis uz dusu. Un māca vēl, kā tad, tā tagad, ar cieņu sēt un godu ēst. Ar sirdi dzīvot, nevis steigā, un mīlestību nepazaudēt. Ielikām jaunas lodziņus, tikai vajadzīgas apdarītas darināt tagad. Un tagad es varu attaisīt logu vaļā, izvēdināt. Tēvu mājas, mūsu mājas, kur sirdis vienojas klusumā, tur zemes spēks un dzīvības avots, kas mūs vada cauri laiku plūdumam. Tur durvis atvērtas gaida vienmēr, ar smaržu no maizes un mīlestības,
Tēvu mājas, mūsu mājas, kur dzīvo miers un sirdsgudrības. Nu labi. Vai lapseni grib man apēst? Nu tā, meitenes mīļās vēl? Vai tas bija mums un zudām, kas tur tagad tumsā laistās? Kas tur tagad tumsā laistās? Bērnība, vai tā esi tu, kas nomoda sapnī šurp nāc, un pa vienam, tik pa vienam, atmiņu pavadienas risināt sāc. Tur dzimtās mājas ceļa malā, un ozols blakus varens dišs, rasas lāsēm pierjuši puķu pļava, jautri burbuļojot strautiņš kaut kur izrēmi. Līdz ar saules lēktu agrā rītā, vectēv, nu redz man, kā iet ar to runāšu. Vectēvs atmatā ar arklu griež, brūnaļa jau agri ganos dzīta, vecā māte rudu maizi ziež. Nu pēc gadiem atkal es te stāvu, spilgtā atmiņā nāk bērnība, tā vasara. Senču piemiņu sev aizmirst neatļauju, par pagātni man nolīst reizēm asara. Kas tumsā laistās, nevaru es atcerēties. Atceros es tikai vienu, tas ar tevi ļoti saistās. Tas ar tevi saistās. Vai tas bija mums un zudām, kas tur tagad tumsā? Es tevi satiku pavisam nesen. Tu senā māja manu senču celtā. Pret mani vērsts ir tavu logu skatiens, kā sacīdams, šī mūsu tikšanās nav velta. Es atbildu ar maigu pieskārienu, pie durvju ailes, saules sasildītās, un čukstu tā, lai tikai tu to dzirdi. Būt turpmāk mūsu dienas kopā vītas. Tavs sūnu klātais jumts man senu stāstus teiks, un kaltais durvju kliņķis senu dziesmu dziedās. Par mana vectēva prasmīgajām rokām, tas dziedās melodijās, skumjās liegās. Tu senais koka nams, tev uzticīga būšu, te senču garu liegā gaisma plīvo. Par tavu dzīves daļu tagad kļūšu, te senāk bijis tik daudz manu mīļo. Vienmēr cikot, drūmājas ceļš sākās šeit. Bet, nu jā, un tad
ka jau tētis ar mammu ir aizgājuši, tad palikām mēs es saimniekoju šeit ar savu ģimeni, vīru un ar saviem 3 bērniem. Stelu, Hannu, Tomu, Virsģirds. Atceros es tikai vienu, tas ar tevi. Kā apviņa cerības manas, ja ālaši pret debesīm stīdz, tas tāpēc, ka jūsu gaisma nāk vienmēr pavadot līdzi. Ja spēks ir kā zālē pareizēji uz cietākā akmens augt, tie jūsu vārdi, kas spītā, pat mīkrēšļi tumsā liek plaukt. Kā pļava likteņa smēdē, ja bēdas mani grib liekt, ik reizi nāk jūsu mīļums, man augšām celšanos sniegt. Ja varu šai dzīvē, kas vairāk par sīku putekli būt, ir jūsu atbalsts kā airi, ceļš sēklī, lai nepazūd. Ja skaidrovots mūžīgs man pieder, kur sirdī rītausmu smelt, tie esat jūs, mani mīļie, un mūsu draudzības zelts. Tas ar tevi saistās. Jau pastāsti man seno stāstu, ko zini tu tik vien, par bērnību, par mātes glāstu, par svēteli, kas pļavā brien. Tu mana dzimtā tēva māja, to stāstu zini tikai tu. Tavs slieksnis iekšā aicināja, lai visus mūs tur sildītu. Man dzimtais nams jau stāsti to par vecmāmuļas pīrāgiem, par to, ko tēva vaigu glāstu, kas klāts ar bārdas rugājiem. Mans dzimtais nams, vien tu to zini, ko tēvs man mātei solīja, kad kāzu naktī viņi 2 vien rokā iekšā ienāca. Jā, mūžām mīlēts, solīts tika un pavārdu pa abiem kurt, un mājā prieku godu turēt un garlaicībā nepagurt. Tu mana tēva māja senā, pret mūrīti es atspiešos, tur circenis dzied balsī lēnā, es tavu stāstu klausīšos. Nevaru es atcerēties, kas tas ir, kas tumsā laistās. Kas tas ir, kas tumsā laistās? Nevaru es atcerēties. Atceros es tikai vienu, tas ar tevi ļoti saistās. Tad es tā visi meņģelē, kur visi, Krievu laikā visi, kolkuz laikā visi pa traktoristiem, es teicu, ko tad, pa traktoristu var aiziet kursos. Aizgāju pa galvnieku mācīties. Vecātā pēdā. Tā kā viņš visu sabūvējis. Vecāmāte manā visu kaut kādus dēļus atļaus tad aglotu. Darboties un tā es. Pa galvnieku tad. Sāku būvēt savu māju, tā Emīls piedzima. Tad tas man nāca visu laiku palīgā. Un laikam iegājās tas viss. Doze! Vietiņā!
Es gribu nosirmot ar tevi kopā. Tu mana senču celtā māja vecā. Es gribu sajust akas vindu rokā, kā mana vecmāmiņa uzcelt nēšus plecā. Man acis jāizver, tās nedaudz traucē, to seno taciņu uz aku ieraudzīt. To zālē iemīto, kas iznirsts bērzus audzē, to iespējams ar sirdi tikai pamainīt. Tu senā māja, tevi nenodošu, tu mana senču gaišās dvēseles glabā. Es tevi mīlēšu un izlološu, tu vienmēr būsi mana labā. Ļoti skaists dzējolis šis. Autori ir Paikāts Armīte šim dzējolim. Ļoti skaists. Kas tumsā laistās, nevaru es atcerēties. Atceros es tikai vienu, tas ar tevi ļoti Manuprāt, ir tā, ka mēs esam beidzamie mokakāņi šitai mājā. Tas ir, manuprāt. Tie prasīja, kā mēs sākām šito te. Kā mēs sākām? Nu vienkārši kolhozā sapazināmies. Nē, tas tā nebija kolhozā. Tu mācījies saukais, jau mācījies konis vidusskolā. Bija tāda lieta, jā. Un kā sanāca? Kāda 9. klase man bija. Kad viņš man pasveicina konisē, lai gan Meņģelē viņš man nepazina. Kā vecāks puisis. Kā nepazina? Pazīt jau pazina. Viņš man pasveicina, labi atņemu. Un toreiz mūsu bērniem patika ļoti kolhozā pa vasarām strādāt. Es tādā laukbrigādē, Andris bija praksē kā traktorists. Mēs sākām draudzēties. Man bija 16, viņam jau 19, jā. Tā bija, jā. Tad viņš aizgāja rudenī armijā, un es pat turpināju vidusskolu mācīties. Un kad man bija 20, un viņam bišķi vairāk, un mēs apprecējāmies. Tā tas bija. Tā. Jā, varbūt. Varbūt man vajadzēja lielāku optiku paņemt. Biezāku. Jā, šitiem burtiem es redzu labi. Skaidrs, sāku lasīt, ja? Es piespiežu pie loga rūts un klausos lietu slāšu bungošanā. Es atceros, kā senāk vakaros tēvs laiku īsināja dziesmu dungošanā. Tās melodijas atceras gan grīdas dēļi, gan vecais saimes galds un maizes krāsnis. Bet reizēm dungošana vērtās dziesmā, kad ģimenei uz svētkiem galds bija klāts, tas senums manas dzimtas koka mājā. Vieš mieru, gribas dziesmu atkal dungot, lai skaļums dzīvo pilsētās un ielās. Bet vecās mājas logā lietus bungo. Nezinu, varbūt sanāca. Mana senā dzimtā māja.
Saki, kā tas būtu, ja tu runāt vārdos spētu? Atklāta tu kļūtu. Man tik ļoti gribas zināt visu, kas te bijis. Draudzīgi te dzīvojuši, prieka lietus lījis. Varbūt tomēr iezagušās kaites, meli, ligas. Uz šīm ziņām vēsturē izcirstas nav stigas. Mana senā dzimtā māja. Izvēlies, tu klusēt? Varbūt tiešām tā ir labāk. Pagātnei ļaut dusēt. Vai tas bija mums un zudā? Aizvien spožāk, aizvien siltāk, tas ar tevi ļoti saistās. Tas ar tevi saistās. Ābeles ir stādītas, es jau kaut kur pamatskolas klasēs mācījos, bet zemu. Tā kā ļoti vecas ābeles arī ir. Ābeles ļoti vecas. Ir drusku strīdi, es tā kā rožu dēļ gribēju vismaz šķirties no vienas dzidrās ābeles, jo priekšā ir divas, bet diemžēl dēls neatļauj. Kamēr pašas neapgāzīsies, tikmēr nekā. Un viņam jau teikšana. Nevaru es atcerēties, atceros es tikai vienu, tas ar tevi ļoti saistās. Tas ar tevi saistās. Lūdzu, lūdzu. Līdz ir pazies, tu jau varētu uzreiz pateikt, ja, kam tas pieder. Tu jau zini taču. Tā. Mazā sirmā kumeliņā jāj pa ceļu pasacīja. Jāj viņu neapstājas, nav zemes virsū, nav tai mājas. Tāpēc es tādi 4 indi, es domāju, vairāk, ka neko nav jāsaka. – 1985. gadā mūsu pagastā notika kas īpašs. Tika atvērts muzejs par godu sudrabečam. Un tas nebija tikai kaut kāds projekts uz papīra. Tās nebija tikai kaut kādas domas, bet tas bija reāli izdarīts darbs.
Un to lielo paldies mums jāsaka ir Annai Petersonai, ko mēs visi mīļi saucam par Anniņu. Ja Anniņa nebūtu ar savu sirds mīlestību, ar centību un ar pārliecību, ka mūsu pagastam ir vajadzīgs muzejs, un vēl pārliecība, ka cilvēki var palīdzēt šajā lielajā pienesuma darbā, krāt priekš muzeja. Ja nebūtu šīs pārliecības, nekas nenotika, bet Anniņa tam noticēja. Un viņa uzaicināja Meņģeles cilvēkus atsaukties. Tā arī tas notika. Viens atnesa fotogrāfijas, otrs atnesa vēstules, trešais vēl kādu senču darinātu koka lietu. Un tā pamazām radās 5 gadu garumā senlietu krātuve. Mēs visi nākam, lai ieskatītos pagātnē. Mēs esam tagadnē, bet ar skatu jau nākotnē. Un šīs vēstures visas liecības, ka šeit ir apskatāmas, tās dzīvos, jo mums tas viss ir jānodod jaunajai paaudzei. Senajos galdautos, priekšautos, dūraiņos, vecajās komodēs, atvilknēs, gludekļos, vectēvu taisītos spriguļos, grābekļos pagātne dzīvoja. Māla krūzes un skalu grozi, audums balts ar izšūtu rozi. Seni draugi, mirdzoši, spoži, Meņģeles stāstu stāsta. Stelles ritmiski dzied senu dziesmu, par vaska sveču un skalu liesmu, kad audēju saivu laiž cauri metiem. Grītsagā Meņģeles stāstu raksta. Ļauj ārpusē palikt steigai un rūpēm, šodienas pasaulē skaļai un trauksmainai. Pārkāp šim slieksnim un sendienās ieej, paklavies pagātnei, dvēseļu caurūstai. Skola. Man gribās skolā iet, pirkstos baltu krītu turēt, savā klasē ieskatīties, lūdzu never durvis ciet. Paldies, ka tu glabā skola manas klases solus vecos, tavos bērniņos tie dzīvo, ciemos gaida, stāstus sola. Gribētos uz brīdi atkal pirmklasniekam biklam, skolas durvis pašai atvērt, saprast mana sirds, ko jūt. Gadi iet un takas krāso, kas ar vienu skolu ved. Baltas ziemā, zaļas maijā, rudenī tās zeltā lāso. Gadi nāk un gadi iet. Mainās cilvēki un laiki. Skola lūdzu paliec dzīva, never savas durvis ciet. Skoliņa mums tagad ir maziņa, bērni ļoti maz, esam 4 klasītes un pirmsskoliņa. Strādājam apvienotajās klasēs. Kāds būs mūsu turpmākais liktenis, to mēs zināsim pēc 2 gadiem. Bet tagad vēl joprojām turpinām strādāt.
ir, kas tumsā laistās, nevaru es atcerēties. Atceros es tikai vienu, tas ar tevi ļoti saistās. Tas ar tevi saistās. Namā senču roku celtā tauta nāk. Nams reiz tēvu radīts, gadiem cauri saucēts, lolots, runāts sāku. Logu acis vakar saulē zeltulei, durvis plaši atdarās un smagais priekškars veras skatuvei. Tautas namā paša celtā tauta nāk. To cauri laikiem sargā cilvēki un senču gari, kā vien māk. Šis nams ir tautai domāts, mīlestībā celts. Tas silda, sauc un gaida, te pamatakmenī ikvienā mirdzošs tautas gara zelts. Nu jā, man misija laikam ir kultūra vispār, jo es skatos tagad arī uz to Markusiņu un domāju, neviens jau man neliek tos bērnus šeit vilkt uz to tautas namu patiesībā, bet man liekas, ka bez viņiem jau arī nevar tautas nams dzīvot ikdienā, vai ne? Un ja mēs šodien neierādīsim bērniem vietu, kā uzvesties, ko dara šādās ēkās, tad arī nekas nebūs uz priekšu. Un es domāju, tādi bērni kā mums Meņģelē ir, paldies Dievam, viņi prot visu, viņi prot uzvesties, viņi prot uzstāties, viņi prot dejot, dziedāt un tā tālāk, vai ne? Protams, vislielākais palīgs ir Gatis. Gatis Jankuns, mans vīrs. Jo bez viņa es nevarētu laikam strādāt, jo tās idejas, kas ir man un tās idejas, kas ir viņam, mēs varam piepildīt tikai kopā ejot un darot, jā. Un tad mums ir milzīgi liels palīgs arī Lienīte, Liena Tēraude, kur mums ir florista noformotāja. Šobrīd vairs, bet nedarbojas tik aktīvi florista pulciņš kā tāds, bet mēs jau visi iesaistamies un kas nāk palīgā, bet uz katrā pasākumā gandrīz ar retiem izņēmumiem mums ir Lienīte, kas noformē un kas taisa visu un izdomā, un tev kopā ar Gati viņi ļoti daudz taisa. Un tāpat Zemnieku un lauksaimnieku dienā tā ir Lienīte, kas mums vienmēr taisa tās ziedu kompozīcijas. Mēs izrunājam, ko vajadzētu un kā, un tā. Un skaisti šeit dzejolī arī rakstīts, kad par to, ka tā tauta nāk. Un tauta nāk, un viņai ir jānāk, lai ar viņu ir mazāk Meņģelē, bet viņa nāk. Un nav laikam jāsaka tāda diena, ka kāds neienāktu un kāds kaut ko te nepaskatītos, un vai dziedātājs, senioru meitenes. Un tautas nams vienmēr ir atvērts meņģeliešiem, un ne tikai meņģeliešiem, bet arī viesiem. Un arī par ko mums jāpriecājas, kā pie mums brauc viesi, gan uz pasākumiem, gan uz ballēm, gan arī izmanto šeit viņu kā nomas vietu. Ja? Un es patiešām ar vienu vēl gaidu, lai nāk cilvēki, un kamēr es te būšu, tikmēr es arī šos cilvēkus gaidīšu šeit. Bez kā nevar iztikt bez cilvēkiem, un nevar iztikt, es domāju arī par sevi. Ja man būtu viena alga, tad arī nekas nevarētu būt. Un es nevarētu strādāt tad, ja cilvēkiem mans darbs nebūtu vajadzīgs. Man ir vajadzīgi cilvēki, cilvēkiem esam vajadzīgi es un tautas nams. Man jālas arī nosaukums. Jūs gribat zināt dzejoli nosaukumu? Sarkanu akmeņu stāsts. Tas ir par mūsu skaisto pagastu māju. Tie sarkanie, šķeltie un skaldītie, tie gadsimtus vecie un stiprie, tie akmeņi neteiks neko. Tie akmeņi sienās mūrētie, tie neprot runāt, tie klusē. Tie akmeņi stāsta ar klusumu par to, kā reiz cēla ēku, kā rūpīgi zemnieka raupījās rokas, tos vien otram līdzās lika, akmens pie akmens, līdz gatavs ir nams,
ar stiprām akmeņu sienām, ar logiem un durvīm, grīdu un griestiem un telpām priekš sarunām viedām. Akmeņi klusuma valodā vēsta par labo un slikto, par skaisto un neglīto, par prieku, kas slaucīja projām bēdu. Tie stāsta par visu šai namā runāto, dzirdēto, izlemto, darīto. Lai mums visiem kopā izdodās, lai mēs turpinam attīstīties, lai mums ir projekti, lai mums ir idejas, un viņu mums ir ļoti daudz. Meņģele ir īpaša. Mēs drusciņi esam, paši dūlie daudz, tāpēc arī meņģele ar to ir īpaša. Man atbalsta komanda, kas mani darba biedri, mani iedzīvotāji, mani viedie ciemi, mani kolēģi, visi, kas ir ap mani Desugals mans. Visi. Un ir tik patīkami, ka tu nāc uz darbu vai brauc ar velosipēdu, visi tev čau vijolīt kā iet. Tas ir tik, mazie bērniņi arī pieskrien, apķerās, samīļo, nekas nav, neviena nauda neatsver to, ko tev dod cilvēki, iedzīvotāji, darbbiedri. Tas nav novērtējums ne zeltā, ne sudrabā, nekā. Tikai dūlie meņģelieši ir uz to spējīgi. Paldies visiem, tiešām paldies. Senākos rakstos vairāk kārt sastopams meņģelieša vērtējums – lepni, pašpietiekami. Tā ir. Tas nav tas sliktais lepnums, kam iedomības nokrāsa. Tas ir lepnums par savu sētu, savu dzimtu, savu atstāto mantojumu. Meņģeles mantojums nav jāmēra naudā, greznumlietās. Tas jāmēra negaistošajās vērtībās. Par saziedotiem līdzekļiem uzceltajā tautas namā, pienotavā. Tajās senajās mājās, kuras kopi, saudzē un pilnveido tur dzīvojošo meņģeliešu 4., 5. un vēl daudzskaitlīgāka paudze. Mums, daudziem meņģelē dzimušajiem un augušajiem, šī ir mūsu tēvu zeme, mūsu bērnības zeme, kas nekad neaizmirstas un kur bieži vien atgriežas pēc gariem pasaules ceļojumiem. Kas tas ir, kas tumsā laistās? Kas tas ir, kas tumsā laistās? Nevaru es atcerēties. Atceros es tikai vienu, tas ar tevi ļoti saistās. Tas ar tevi saistās. Visas lietas, kas ir skaistas, man ar tevi